Un, kad tās restes taisa, jāievēro stingrības ribas. Šita ne šitais nulims zāģēt. Un tā āķpaudiņa šitā liekas virsū, šita ne cilpu. Un tas āķis, te restīte durās iekšā un aizmugurs. Lai uztaisītu restītes priekš āķu paudiņām, mums būs vajadzīga kaste, taras, vienalga kāda, ar rūtņiem šitāda, un zāģīts. Tālāk šeit no kastes, no sāniem nesnāk. Nezinu, cik labas restes. Tā mums restes jātais no kastes apakšas. Un, kad tās restes taisa, jāievēro stingrības ribas, šitās stingrības ribas. Un jāzāģē tās restes ārā pa ap tām stingrības ribām. Šitien apkārt un šitien jāstās, lai būtu tie gali ārā. Restes mēs zaģēsim ārā ar zaģīti, bet var arī ar nazi griezt ārā tas restes. Šita ne šitais nulims zaģēt. Restīts faktiski gatavs. Iztaisīja restīti priekš āķu paudiņas. Un tā āķu paudiņa šitā liekas virsū, šita ne cilpu. Pēc tam tinās riņķī. Cik tā tinās. Un tas āķis, te restīte durās iekšā un aizmugurs. Lai tās ribas būtu uz āru un lai tas āķis nedurtos nekur iekšā. Vēl tāds restīts var izmantot, lai pludiņu aprīkojumu uzsīt virsū. Un pludiņu aprīkojumu jāievēro, lai tas pludiņš atrastos tām restītēm iekšpusē. Tas nozīmē, ka tām restītēm jābūt pietiekoši garām. Te vēl ir restītes. Es esmu taisījis dubult āķu paudiņas. Re, kur āķi ir. Restītes ar pludiņiem var ielikt futrālī, užnēt kādā. Bet somā es restītes lieku šitie ten aizmugurē kabatā. Un lieku ar āķiem uz augšu. Ar tādu domu, ka ja tie āķi ieķerās, lai es viņus varu atkabināt.